Ja? Tā, bet tu, Mārtiņ, tu pats izbrauc uz ceļu ārā pēc tam, lai normāli var... To mašīnu? Nu, ja, es izbraucu. Jā. Lai nav jā... un paliksim malā. Šitā arī šoferi profesionāli. Jā, ļoti labi. Bet pats, cik viņš te pats iebrauc, lai pats kārpās ārā, es tā domāju. Pārpuk neliksi? Ok. Cilstu. Werner, smaidu! Yes. Labi. Forši. Vari dot virs. Šitie nav koki, šitie ir tikai tā. Zariņi. Nu, indiāni. Tās divas kādreiz populārākās makšķerēšanas vietas. Jā. Vaigavā gāja smagi, jo daudz koku. Vairākas turien tuvākajā pārskatāmā nākotnē braukt negrib. Tur ar zāģi neko nevar. Nē, nu tur nav jēga zāģēt, tur vienkārši tu skaties, ka tev mešs ir vienkārši upē iekšā. Nav laika braukt. Smagi. Nav laika braukt, tas ir jāzina. Var sakot, tās traucecītes un tie burbuļi tie neatsvēra to koku. Sagāzumu. 1,20 es rēķināju līmeni. Nu, pa krācītēm klāt, neskārās. Nesitās nekur, vai ne, tādā ziņā. Bet, koku daudz. Pagaid, kur tad tu sāki un kur tu Māriņkalns es tilts sāku un beidzu pie Kārvas. Tas ir, gandrīz 20 km. Kārva, kas ir Kārva? Kārva, tas ir tas ūdenskrātuvs. Ūdenskrātuvs, kur mēs sākām. Jā. Un cik ilgi brauci? 4,5 stundas. Gandrīz 5 stundas. Nu... Šito pašu? Jā. Vismaz viegli izlekt ārā no šitās siltas. Jā, bet redzi, viņai tas mīkstais plastiks ir, un viņi uz kokiem nevis, kā saka, aptinās riņķi uz tādiem augstiem kokiem. Viņa, nav tā kā cietais, kas slīd pāri, bet, tinās riņķi. Šitā? Jā. Viņi ir rojali, saprotu, tādreizējais materiāls. Nepareiza kustība. Lūdzu, kur? Slalom kajaku priekšrocības. Jā, kur par to sēm. Kad tev vajadzēs mantas vest, tad tev būs priekšrocība. Nē, viņš starp citu saliek visas šeit iekšā, pilnīgi neticam. Mēs kad braucam, te pagājušajā divatā. Vaidavā, jā. Ne pa Gauju mēs braucam. Jā. Atceries? Nu jā? Viņš visu salika par zāģi tur ielikt. Es viņam piedāvāju savu lā, viņam nevajag. Jā? Vajag pieticīt. Nezinu, kur mēs koks. Lienamais koks. Pagājuši gadu arī brauci? Jā, pagājuši gadu viņš bija ārā. Mēs ar Edgaru braucām. Forši. Tā viņš bija jālien gar. Kaut kā mēs tur darījām. Jā.
Atvaraucām apkārt šitai te salai otru reizi. Jo vienkārši nav kur citur jāsaka. Krasti skaisti. Forši, bet te tālāk sākās akmeņu lauki. Urenes. Palaidīsim sportus. Kāpēc Andris nebrauc? Viņam pagrūti ir. Jau. Jā. Opā. Tas skaties melnie akmeņi. Viņi ir melni. Un bišku sit burbuli. Tu jau redzēji viņu, vai ne? Neredzēju. Ne? Tu neskatījies. Es arī neredzēju. Gandrīz kā Vaidava. Bišķi pa kreisi paņēma pa daudz. Man vajadzēja otrā pusē uzairēt, zini, ka viņš... Nu, nezāģēsim. Nē, šis vajag paliek. Tie agrāk var izbraukt pa to spienu klāt, tad vispār. Tie vajag daudz tie melnie akmeņi, ko es nevar redzēt. Nu jā, un vēl saule pretī. Bet tie jau tāda attaisnojumi. Aizrādīja Edgaram, kur viņš tā neredz, pēc tam pat punkts. Mārtiņ, te bija reti iespēja ielikt jūrnieks ar diviem akmeņiem šķēsā. Tieši pēc gabarīta. Tas skaisti. Šeit tāda smuka vietiņa tāda. Jā. Vēl jau būs. Vēl būs tāds pāris smuks strauticīts, jā. Jā, tā ir čiekuru tēja. Tēja, kuri čiekuri? Egle. Egle. Tikko pabrauc zem viņas. Mārtiņ, zin kā ir Tieši, jā, rozaukums. Ko nozīmē? Rozula, ko nozīmē latviski? Latvijas. Kā tu tur teici, Edgar? Pautiņkroks. Skaisti. Jā, parādīšu kartē vecajā, kur tās nosaukums ir. Jau tas noko, jā? Jā. Redzu, vēl pēc brasas neizskatās, ne? Erners kā profesionāls kanoists nepārceļ roku.
Vai ne? Tas ir airi nepārmet. Citrā roka. Profi visi pārmet tagad. Visas met un profi arī sāk. Profi arī, jā. Jā. Nu, kaut kādas daļas sekundes. Te Jānis laikam. Nezaģēsim. Kādreiz te, nu pagad, varam piestāt apskatīties, bet kādreiz te varēja... Es tev varētu pārlekt šīm kādi, varbūt, un tur tāpat izbraukt. Nu mēģin mājās. Oi, vārds vispār nejūt, vai tur bija vai nebija. Skaisto. Edgar, tāpat ar mēģinam, ja? Es jau neredzu, kas man aiz muguras. Nu, Jāni, yes. Viņš par augstu ir. Nenolauž asti. Dzeram naudā, jā. Nē, viņš ļoti normāls. Mājas saucās Polkīns. Viņš neliek nosaukt. Tas arī kaut kāds cilvēku apdarināts. Tas ir kaut kāds normāls galds, ir bijis galds. Un tas Vai beņķīts. beņķīts, jā, kas ir aizjādās. Akmens priekšā. Viņš ir ieskries un tieši priekšā. Jā. Mārtiņ, tas te ir raksturīgi. Tikko tev ir normāla vieta, kur izbraukt, tā bebrs ir pievēles akmeni priekšā. Jā, jau viss kādā ir. Edgar, redzēji tieši priekšā, kur jābrauc. Bet viņi kaut kā te nav manāmi. Nu, viņi melnie akmeņi, Braslā baigi raksturi. Nē, tie bebri. Bebri? Bebri te baigi daudz. Bet nav īsti mājas vēl. Kā mājas, viņa vēlās dzīvo. Ja nav mājas, dzīvo dzīvokļi. Ja viņa dzīvo, viņa dzīvo, ja mājas. Ja nav jābūvē mājas. Ja nav dzīvo, viņa jābūvē mājas. Es braucu pa Iecavas augšu. Jā. Rudenī tur bija 17 Bebri mājas? dambi. Dambis. 17 dambi. Braucam, lecam, ja? Nē. Tur ar tādiem asi... To vadaks, tur man patīk tie bebri dambesīs. Viņi no zālēm bija pavilkuši. Jā. Pēdējā robeža. Akal akmens. Reku atstāju sarkano plasmasu uz akmeni. Nu jā. Būs mums bildes. Nē, šit agrāk bija baigi smuki, bet tu redz, mazliet tā upa aiziet plašumā. Te varēja bez bumšiem izbraukt. Nu jā, Tas bija kādreiz. upe ir mainīgs. Pagājuši gadu mēs bez bumšiem. Upe ir mainīgs lielums. Laik kaut kas notiek. Malka ir. Kaut kas notiek visu laiku upē. Ko nograuž, kaut ko pieskalo, kaut kas aizvaut, kaut ko iekrīt. Jā.
Ja bez rozulā, tad kaut kur kāda muiža arī bijis muiža, vai? Jā, noteikti. Tas ir, man liekas, tas barons Rozēns vai kas tur. Pašā centrā tur ir kaut kas tāds. Es nezinu, tur ir jāskatās, ir vērts. Ka tas ir vērotāji mums satrupējis, jā. Laiks ir pagājis, ka nav neviens sēdējis tur lietainā laikā. Karēlī vienvirsienu biļeti ir apakaļ vairs. Šitais pa ceļu. Tas ir Rozēns ceļš. Tā ir Rozēns ceļš. Būvējam, vedam to betonu. Tur tā vietējā firma, tur tāds tankuks stāsta, nu tad puiši te nevajag te kaut kādi vecie kanāli un ko tur. Nu, šie saka, kā tu stāv pie ratiem nemūd, mums ir ģeoloģija, mēs visu zinām. Nu, un Hess aizgāja, kā saka, aizgāja pa burbuli. Būvējām valēju. Tiešām? Jā. Izskaloja un salikās tā kā šāds namiņš. Jā, te var ieostīt ievas. Jā, dzied arī. Apliet. Nevar vairs, nu jā. Reku bebru takas, tā ir mēs sauc to bebru taku varam uzskatīt. Te mazliet uz priekšu jābūt kaut kā normāli. Meklējam vietu, Jā, meklējam. Reku lēženi krasti ir, te kaut kur sasēd blakus kaut kā. Zem ozolu kupojam zariem. Dzersim kafiju. Tā, visu paņēmām, cerams. Kafiju padzērām. Vajag labi, šitā pauzīte ir vajadzīga. Bet Jānis šito nevarēs pārzāģēt. Var, viņam tik jāpiepūš vajag. Var izšūkt Jāni papakšu savu. Droši vien. Opa. Tā. Kaut kā šitā. Sānis. Varēs. Nu šito es varētu pārzāģēt. Kādu pusotru minūtu vajadzētu. Tur vajadz iespieties rītīgi, es uzlūdot, ka tur paliks 10 minūtes. Paliktu, jā. Bet mēģini uz priekšu liek. Werneram jau nu gan būs laikam jākāp ārā. Laivu varētu izstumt papakšu cauri, bet... Nu, Edgars, saņemies, piepūt vaigu. Tā, Edgars, izskatās taps vai? Nē, tur ir. Tu pakaļ pie krasta liek. Kas mums te ir? Nu, varēs atspiesties. Jānis ir tā pārā dziļuma mēra. Dziļums mēra dziļumu. Vajadzēja uztaisīt bildi. Uzsēdināt tā pamatīgā. Priekšā arī kaut kas. O, šis ir vecais bedrais, tāpēc bija tā.
Nu, te var nakšņot. Nu, jāpasmaida būs, jā, pagaidām, Ernēs, pagaidām. Gribēju nodemonstrēt? Gribēju izpildīties. Negardīts. Nekad nezinu, kur kāds aiz kāda akmens aizķers. Labi izskatās uz stāsts. Jā. Tieši indiānis brauc. Jā, man šis posms baigi patīk. Tie pāris kilometri gar tiem akmeņiem, gar tiem mežiem. Jā. Redz kā slīd. Normāls poliklēns ir normāls slīd pāri. Jo tādēļ ir kāds līgais Werner, un tad uz tā baļķēlu uzbrauc no laiva karaties, tad ir liels cilvēks. Tas tāpēc, ka tu uz ceļgaliem saprot, ka ir uzreiz. Bet zin Mārtiņ, kur baigā priekšrocība. Baigi labā pārredzamība. Nu, tas jā, tas ir lielais. Tā ir baigā. Kaldu upēc sevišķi. Redzi gabaliņu uz priekšu. Jā. Bet ir ērti, vai ne? Nē, nu tā Werner. tas jau nav, tā teikt, arī mākslīgi radīts laiks, kas ir parādījis, ka tā ir pareizā meta. Paliekš tikai. Un kā lieca galvas sāmistā, protams, Solverā. Jā. Un tad ar to paši arī bija tādas sūdas, sapratu, lai pūtna gala atvēra vaļā, viņi nomāca no damļa lejā. Jo! Tiesvedrīgā betonam. Laivis pazuda pavisam, Pavisam, jā? Laivas remontēja, salāpīja pat Latvijā. Airis pazuda pavisam. Mēs rītīgi ilgi peldēja, Airis palaida domā, tā kā es sap... Nu, tad paņem Jāni palīgā, jūs katram pa zāģim, jā? Kamēr Jānis savu smalko instrumentu izpakos, Tu tikmēr ar rokas fuksīti, jā? tikmēr jau mēs... Tā tev vajag priekšēt. Šitas foršs zaļš. Mīksts. Pārdosim vāri, tur tā kā labāk fotografēt, skatīt. Un mēs apstāvamies. Labais. Kā saka, paļdis. Šādi tāds zāģīts nodara. Jā, nu tu nemaz nedabūji parādīt savas prasmes, vai ne viss izdarīja? Nu šitas ir pat tievu priekš manējā. Jā, doktor, ko grābstīties ar sīkumiem. Visādi satruns pa tievu, tas mūšaini. Labi, gaidīsim nākamā, nopietnāk. Kur nu es pret indiāni? Jau uzsist roka. Šis jau ir labs tas samurais. Foršs, jā. Jā. Vietējā. Jugliņa? Jugliņa bija zemāk. Jugliņa zemāk. Aiz plāča jugliņa. Jā. Bet nu tādu, pa viņu varēja pabraukt uz augšu ar kādreiz, esam pabraukuši. Jau kā smaržo. Ievas. Jūt ievu smaržu. Mārtiņ, jūt ievu smaržu? Jūt. Vējiņš uzpūš. Iesmeldas sirds nedaudz senas romantiskas domas galvā.
Nerunā, māte. Reku ģimenīte jau, reku pirmie mazie. Jā, sīkie jau, redz. Paskat, kādi paauguši jau. Raidi jau. Paauguši jau. Paskat, cik labi. Tas tāpēc, ka bija silts laiks, ne? Jā. Viņš nezina. Galvenais viņam jānotīra smiltis, zin. Ir labi. Tu vai kreiso? Nē, es nezinu, skatīšu. Šitas sausais. Izkauts. Izjūtu debra novilkt, Staudīties sakrāt. Un tagad var no augšas, ne? Pagaid, tad iespēj, tu liek, reiz. Paliks visu, jā. Apakšas jau. Nē, tūlīt būs, process aizies. Jā, viņam vajadz izbraukt apakšu cauri no tās puses tādi. Nē, process iet, viņš jau lūst, redzi. Jā, kā virsūs dušīgā. Labāk jau nē. Ir sausie tik ātri nelabi. Tas bija labs. Tev vajag teikt, es jau tā domāju. Jā? Es jau tā domāju. Paskat, ritīgi aizpēl, reiz viss aizgrievās, strauma aiznes. Jo viņš bija tāds saspringumā. Jā, paskat, kā nes strauma, es leju to visu. Tūlīt mūs vietēji iešņukuro. Jānis kaut ko izpustināja, tad jau, ne? Jā. Reku bēks, tas gals peldēs. Pret viņu var atbalstīties. Jā. Kurā gan rīz vai. Ei, nevar atspiesties pret diviem pietrūs. Man ir skorpions un tev ir skorpio. Skorpio tev ir, jā, Mārtiņ. Jā, šito laivu es ļoti labi atceros. Agris pirmo reizi brauca Adrijas jūrā ar viņu. Tika nopirkts, izmēģināja. Mēs tam atšojāmies, jo tur bijām kādi 4 laikam, kurš pirmais tiks tajā krastā. Tad bija saules izgaismots, pilnīgi klīnšains krasts pret dienvidiem, saule blieza virsū. Ritīgi, un viens koks liels bija tāds, kura visiem nebūs vieta ēnā apsēsties. Kurš pirmais tos varēs atpūsties ēnā. Protams, kā Agris ar šito pašu skorpiju pirmais aizbrauca. Bet tad viņi bija tikko nopirkts. Jā. Un tad viņš vēl uzmina Jāni pārdevu un es atpirku pēc tam. Nē, nu, lai neko, Agris jau ir arī pārērējis, viņš to tehniku ir atstrādājis. Jā, no Agri viss ir kārtībā. Viņi rāda robežas, viņi esot visu robežas. Mēs tuvojamies pēc manām koordinātēm, īsti nav kraujas malā, netālumā kraujas valsts jābūt robežām. Kā mēs
Esam paņēmuši un neesam vispār to robežu mērījuši. Nesam kadastra kartes ielikuši koordinātas, jo kadastra kartē bija kaut kā nokoordinēts. Nē, mēs esam, jūs varat kāpt ārā, mēs jūs varam uzcienāt ar zupu. Vai dievi, kur nu tik glauni? Vai vispār vīrieši drīkst sataisies? Nu, bet tādā, Es nezinu. Es laidīšu jaunākus pa priekšu, es esmu vecākais tā kompānijā. Nu, griezieties malā, jūs jaunākie kā pa kādā. Super, nākat šūt laišot. Nopietni. Neviens neko neņem, nākat šūt. Tie laikam travnīgi. Mēs tā bailīgi. Mēs jau uzreiz nelacam visu. Nezinu, ko runāt šādā. Jā. Pats jaunākais vispār aizrādās aizmugurē. Nē, nu vispār, davai veču laišot. Jūs varētu paskatīt uz leju visu un viņu nocert tur to jaunāku. Nē, nu pakaļ neskriešu. Tik tālu nav vēl, jā? Bet mums ir uz ugunskura vārīta soļanka. Super. Nu, davai vēl kā šurp. Labi, jauku dienu, jā. Skaidrs. Nu, tām jau ir jābūt pareizi, jā. Bet redz, tie divi Jā, tā kā pieturējās. tā kā gribētu. Tie vecākie pieturēja, jā. Baterējas Pilskalns. Jā, tas manu bērnu pilskalns. Rekā. Jā, tā. Skaistā vietā. Jā, te pilskalna mājas arī mēs paši te laivojam arī no šejienes laivam. Cik tālu te jums plānots laivot? Mums tepat jau mašīna gaida, jau tepat. Ziedi gan kokos, gan zālē.